realizāciju sasnieguši cilvēku īpašības būs nākošie panti un neliels Fram Kamsas šīs Lamvīšanānas komentārs. 58. pants. Kad cilvēks spēj viegli atbrīvot maņas no visapkārt uztvertajiem objektiem, līdzīgi kā bruņurupucis ievilkdams kājas zem bruņām, tad viņa viedums ir sasniedzis pilnību. 59. pants. Kaut arī cilvēks praktizējot atsacīšanos spēj atbrīvoties no maņu objektiem, tomēr šī piesaiste joprojām var saglabāties, bet ieraugot visaugsto kungu, iemiesotā dvēsele no šīs tieksmes viegli un dabiski atsakās. 70. pants. Gluži kā upes ieplūst jūrā, tai paliekot pilnai, rāmai un nesatricināmai, tāpat arī vēlmes ieplūst apgaismotā cilvēkā. Viņš ir tas, kurš iegūst mieru, nevis tas, kurš tiecas šīs vēlmes piepildīt. 71. pants. Cilvēks, kurš ir atsacījies no vēlmēm un ir brīvs no alkām un iegribām, kurš nesaista sevi ar jēdzieniem es un mans, vienīgi viņš sasniedz patiesu mieru. Un 72. pants. Tas ir dievišķās apziņas stāvoklis, Akarģuna, ka tas ir sasniegts, vairs nav nekādu maldu. Saglabājot šo stāvokli pat nāves stundā, cilvēks nokļūst Dieva valstībā. Komentārs. Problēmas sākas, kad tu sāc domāt. Kad sāc domāt, tu sāc salīdzināt. Kad sāc salīdzināt, tu zaudē visu. Tad prātam vairs nav miera. Un kad nav miera prātā, tad viss pārējais ir izpostīts. Lai kas tev piederētu, esi laimīgs. Dievs vienmēr sniedz to, kas tev ir vajadzīgs. Viņš arī zina vislabāk, kad ir īstais laiks tev to dot. Ja iemācīsies pieņemt visu neatkarīgi no tā, ko Dievs tev dod, tas pavērs ceļu tavai garīgai izaugsmai. Pat visas šīs vēlmes neietekmēs cilvēku, kurš ir pilnībā vērsts uz dievišķo, kura mērķis ir skaidrs. Nekas nespēs satricināt šī cilvēka apziņas stāvokli. Ja cilvēkā mājo miers, tam nav par ko vairs uztraukties. Zini, ka tā visa ir Dieva griba. Zini, ka viss nāk no viņa. Tas ir viņš, kurš dod, un tas ir viņš, kurš atņem.